Cik no jums ir iPhone? Daudziem ir iPhone. Cik no jūs uzskata, ka jūs protat rīkoties ar savu iPhone, it sevišķi ar foto sadaļu? Jūs protat rīktīgi labi fočēt ar iPhone. Jo bija šīs mazāk rokas paceļas gaisā. Nu, redziet, man uz skatuves tūlīt pat pievienosies uzņēmējs, kam tēva aizdoties 100 eiro, pārveidojās vairākos miljonos vērtā uzņēmumā. Aha. Mēs sagaidām šobrīd iPhone Photography School dibinātāju Emīlu Pakārkli ar lieliem aplausiem. Dāmas un kungi! Čau, Emīl! Sveiks! Ieņem vietu, apsēdīsimies, aprunāsimies. Man tev ir daudz jautājumu. Kā tev vispār iet? Kā tev veicas? Nu, beidzas labi. Nevar sūdzēties. Ļoti forši. Es esmu vairākus gadus jau iekšā izklaides industrijas biznesā, bet līdz šim mums nebija bijusi iespēja satikties klātienē un aprunāties, bet par tevi es zinu šo to. Un par sevi es zinu arī šo to. Man vajadzētu tavus kursus, ja kas. Nu, iespējams. Te tu neesi redzējis manas bildes. Labi, ka tā. Labi. Joks pie malas, bet, zini, telefona kamera ir diezgan spēcīgs rīks, vai ne? Mēs ar to varam parādīt prieku, laimi, mēs ar to varam norakt kādam dzīvi, mēs ar to varam pacelt gaisā citam cilvēkam dzīvi. Kā tu vispār nonāci pie tādas idejas, ka vajadzētu mācīt cilvēkiem ar to apieties, nu tā, ka riktīgi labi? Jā, tas bija diezgan sen jau, man liekas, 2011. gadā. Man ļoti patika iPhone telefoni tajā laikā un vispār Apple tehnoloģija. Es biju tā saucamais Apple fanboy. Un man bija jauns iPhone. Tas bija iPhone 4S tajā laikā. Tas bija mans pirmais iPhone, kas es sāku ar 4S. Tas bija kas? 4S. Es sāku ar to iPhone. Jā. Tas bija mans otrais, bet tas bija pirmais mans iPhone, kuram bija ļoti, ļoti laba kamera. Un, tas bija pirmais iPhone ar 8 megapikseļu kameru. Un tā sakrit, ka tajā laikā es biju universitātē un es aktīvi domāju, kā varētu uzsākt kaut kādu biznesu internetā vai pelnīt naudu internetā. Jo mana doma bija tāda, būtībā, ka es negribu iet un strādāt. Man liekas, ka iet uz ofisu tas nebūtu forši. Un, tātad jātaisa pašam kaut kāds veids, kā teiksim, pasīvi pelnīt naudu internetā. Protams, nekas pasīvs tur nekad nav bijis, ja? Bet tā ideja bija tāda, ka ja es taisīšu mājaslapu vai blogu, kas tajā laikā bija ļoti populāri, ka tad man būtu jātaisa tas par kaut kādu tēmu, kas man interesē. Un man interesē viss šī tehnoloģija, un man likās, ka man varētu interesēt fotografija, bet es nekad nebiju fotografiju apguvis, es to nekad nebiju darījis, man pat nebija īsti fotoaparāts bijis, bet es zināju, ka tā kamera ir ļoti laba, un man galvā likās, ka ar katru gadu telefona kamera paliks labāka un labāka, ka šis ir tikai sākums, un ka tā ir tāda kā iespēja ielikt tādā kā trendā. Un tas ir tieši tas, ko es izdarīju. Es pieregistrēju domēnu iPhone Photography School, pats patiesībā par fotografiju nemaz neko nezinot. Un es sāku aktīvi to mācīties, lasīju grāmatas, skatījos citus video, gāju, fotografēju daudz. Un ka kaut kas sanāca, vai es kaut ko iemācījos, es rakstīju par to internetā. Un cilvēki sāka to lasīt. Un tas bija ļoti tāds veiksmīgs brīdis laikā, ka tieši šis jēdziens vai šī ideja, ka iPhone varētu tikt izmantots fotografijai, bija jauna. Un cilvēki meklēja šo informāciju. Un nekas daudz nebija, un tur biju es. Klausies, cik cilvēki piedāvāja tev naudu par tavu domēnu iPhone Photography School? Nu, neviens nepiedāvāja. Neviens nebija iedomājies, hei, es varētu iegādāties šo mājaslapu, jo man arī ir tāda ideja. Es viņu to laiku par $10 nopirku. Aha. Tas ir standarta reģistrācija. Attiecīgi neviens to domēnu nebija izmantojis. Lūk, tā, tas arī diezgan patiesībā liels veiksmes stāsts atrast īsto vietu, uz kurien aizsūtīt cilvēku pēc kāda, piemēram, pakalpojumu vai produktu digitālajā vidē. Jā, mūsdienās domēni ir ļoti sarežģīti. Mēs, teiksim, jaunam uzņēmumam tur 1000 variantus izskatām, viņi visi ir slikti, un viņi maksā 1000. Tā kā, tas ir... Tolaik man paveicās, teiksim tā. Klau, kā izskatījās pirmie soļi? Kas tad bija tas, ar ko tu sāki? Un kā tu piesaistīji savus pirmos klientus? Un vai tev bija bail? Jā, pirmie soļi tad, un arī pirmie soļi šobrīd būtu mēģināt piesaistīt vai izveidot auditoriju. Ja ir auditorija, tad kaut ko pārdot vai kaut kādu biznesu uzsākt ir daudz vieglāk. Jo pamat problēma cilvēkiem ir
ka viņiem ir produkts, bet nav neviens, kas to produktu pērk. Un tad tajā laikā tas, kā es šo auditoriju piesaistīju, bija būtībā rakstot blogā rakstus par to, kā labāk fotografēt. Mūsdienās es to neieteiktu. Es ieteiktu sociālajos tīklos publicēt saturu, kā arī veidot e-pastu listi. Bet tajā laikā tas, ko es darīju, ir es būtībā rakstīju blogā katru nedēļu rakstu. Un pamazām ir vien vairāk un vairāk cilvēku sāk man atrast Google, jo tas laiks bija veiksmīgs ar to, ka tiešām cilvēki meklēja šādu informāciju, bet tas piedāvājums vēl nebija liels tajā laikā. Bet tev kā cilvēkam, kuram nebija iepriekšējas pieredzes fotografijā, kā tu varēji izdomāt, kā viņiem uzrakstīt tik labi, lai viņi pēc tam nāk pie tevis atkal un atkal? Es centīgi mācījos, tas ir viens. Un otrs ir, ka kaut kādā ziņā, izejot cauri šai pieredzei, man bija pat varbūt vieglāk saprast, kā tas viss izskatās no iesācēja skatu punkta. Jo, teiksim tā, ja cilvēkam ir ļoti, ļoti liela pieredze, ja viņš šo dara jau ļoti sen, tad potenciāli var aizmirsties, kāda ir sajūta būt iesācējiem. Man tāda problēma nebija, es pats biju iesācējs. Emīl, kas bija lielākie izaicinājumi, ko tu šobrīd atceries laikā, kad sāki savu biznesu? Un kas bija tie veidi, kā tu tos pārvarēji? Lielākie izaicinājumi nāca vēlāk patiesībā. Kamēr es biju viens, izaicinājums bija vienkārši to darīt un strādāt daudz, strādāt, kad citi atpūšās un tā tālāk. Bet pēc tam ar gadiem, veidojot komandu, bija dažādi izaicinājumi. Jo skaidrs ir viens, ka veiksmīgu uzņēmumu nevar uzbūvēt viens cilvēks. Tur vajadzīga komanda, komandai ir jābūt spēcīgai, un beigās visām uzņēmumu darbībām jābūt tādām, ka to var veikt komanda bez vadītāja līdzdalības, teiksim tā. Un šis process bija un joprojām ir salīdzinoši sarežģīts, jo nevienmēr izdodas atrast īstos darbiniekus, nevienmēr viņi saprot no pusvārda, kāda vīzija varbūt man ir galvā vai kā lietas vajadzētu darīt. Citreiz ir problēmas ar darba kvalitāti un arī komandas vadīšanu, kā darbinieks menedžēt. Tas bija kaut kas jauns. Man nav nekādas biznesa izglītības, nekas tāds. Un tad būtībā vienkārši mēģinot to un sākot no nulles, es mācījos no kļūdām, kā savādāk. Cik liela komanda tev šobrīd ir? Mēs esam aptuveni 25 pilna laika cilvēki, bet ir arī dažādi freelance satura veidotāji. Un viņi ir no visas pasaules, es pareizi saprotu? Jā, viņi ir no visas pasaules. Mums nav biroja, mēs esam remote kompānija. Bet tā ir tāda mūsdienu laika tāda raksturīga iezīme, ka tu esi officeless, laikam tā to var saukt. Jā, un tam ir savi plusi, savi mīnusi. Plusu ir daudz. Mums ir darbinieki no visādām eksotiskām valstīm. Mums ir vieglāk atrast darbiniekus, ja mēs nemeklējam tikai Rīgā, piemēram. Bet ir arī mīnusi, ja mēs nekad mēs nestrādājam vienā telpā, kur plecu pie pleca var cilvēki uzreiz visu pārunāt un kopīgi strādāt kā komanda. Mēs, protams, strādājam kā komanda, bet tad, kad tas viss notiek internetā, tad tā sajūta, tas komandas gars varbūt nav tik spēcīgs, kā viņš varētu būt. Tā kā ir gan plusi, gan mīnusi, bet plusu ir daudz, protams. Klausies, vai tu vari pastāstīt, kas bija tie mazie uzvaras mirkļi, kas lika noticēt tev pašam, ka esi uz pareizā ceļa un ka te ir ko rakt? Jā, viens bija pat brīdis sākumā, kad es kādus mēnešus rakstīju šo blogu, un tad nekas nenotika. Un es mazliet retāk sāku to darīt, varbūt reizi mēnesī, bet tad un Google websaitiem ir tāda īpatnība, ka trafiks nenāk uzreiz, ja ir jauns websaits. Paiet kaut kādu mēnešu, un tikai tad Google sāk viņu tavu websaitu uztvert nopietnāk. Un bija laika periods, kad es jau to ideju biju tikpat kā atmetis, bet sāka pieaugt Google apmeklētāju skaits. Un es atceros, es skatījos, bija kaut kādā brīdī ir 30 dienā, pēc mēneša ir 60 dienā, tad 120, 250, 500, 1000, 2000. Un bija tiešām ilgs periods, kad katru mēnesi dubultojās tas apmeklētāju skaits. Un tā bija tāda baigā zīme pirmā. Otrā zīme bija, kad es pirmo reizi palaidu mūsu pašu kursu iPhone Photo Academy. Un šo kursu man izdevās ļoti veiksmīgi nopārdot. Un es atceros, tie ir tas slavenais stāsts par tēva aizdotajiem 100 eiro. Es biju tolaik Taizemē. Es kā jauns puisis tikko no augstskolas biju aizbraucis uz Taizemi ar domu, ka es varbūt satikšu citus uzņēmējus, ka tur ir saulains, ka tur ir lēti.
un ka negribās Latvijā sēdēt. Un tā aizmē tieši es strādāju pie šī jaunā kursa izveides. Un es biju visai savai auditorijai, kas bija aptuveni 7000 cilvēku e-pasta liste. Es viņiem visiem biju izziņojis, ka tajā un tajā datumā, pulkstenis tigos, atvērsies kurs, un ka viņiem visiem ir jābūt pie datora un jāpērk tajā laikā. Bet problēma bija, ka dažas stundas iepriekš es sapratu, ka es nevaru šo platformu sataisīt. Bija kaut kāda kļūda, un es vienkārši nevaru to izdarīt. Un man kontā bija beigusies visa nauda, diemžēl. Un man bija pēdējā brīdī jāpērk cits risinājums, kurš maksāja $200 mēnesī. Un man nebija $200. Un tad es zvanīju tēvam, viņš man steidzami pārskaitīja naudu, aizdeva. Es pēdējā brīdī izveidoju šo risinājumu par pēdējo naudu, ko es biju aizņēmies. Un šis kurs, kad reģistrācija beidzot atvērās, viņš pirmajā dienā pārdeva $5000 un pirmajās 5 dienās $22,000. Un tā bija tā reize, kad es sapratu, ka šis tiešām strādā un ka dzīve nekad vairs nebūs tāda kā iepriekš. Un to bija Taizemē tajā laikā. Es biju Taizemē. Kā tu nosvinēji to? Es pieļauju, ka Taizemē balītes diezgan labi iegriezās. Zini, es nesvinēju, diemžēl. Es ļoti daudz turpināju strādāt. Un bija tāda interesanta nianse, ka man jau tas kurs nemaz nebija. Man bija auditorija un man bija mārketinga materiāli, bet kurs nebija izveidots. Un kad cilvēki samaksāja man, viņi tolaik maksāja $147. Viņi ielogojās websaitā, un tur bija video, kur es stāvu pie baltas sienas un es saku, paldies par pirkumu, kurs sāksies pirmdien. Un tas bija viss, kas man bija. Un tad, kad es sapratu, ka cilvēki tiešām pērk, tad man neatlika nekas cits, kā steidzam sākt veidot šo kursu. Kurs sāksies pirmdien, ja? Tā kā, kurā brīdī viņi pieteicās? Tā bija trešdiena, ceturtdiena? Es nezinu, kaut kas tāds, jā. Klāsies. Bet tad, ejot līdz laikam, tajā iPhone tā kamera jau arī mainās un tā tehnoloģija apakšā, kas liek apstrādāt attiecīgi attēlus tā, kā tas viss notiek. Kā tu izvēlējies, ko mācīt savos kursos, lai tie būtu gan interesanti un iet līdz laikam un tehnoloģijai un tie būtu noderīgi cilvēkiem visā pasaulē? Jā, viens ir, ka mēs jau no paša sākuma esam uzrunājuši iesācēju auditoriju. Auditorijas var būt ļoti dažādas. Ir cilvēki, kas fokusējās uz profesionālu fotografiju. Mēs fokusējamies uz iesācējiem. Tas, ko mēs ar laiku sapratām, ir, ka pamatā mūsu kursus pērk vairāk sievietes nekā vīrieši un vairāk cilvēku gados, pēc 40, bet arī pensionāri. Un mēs būtībā vienmēr iedomājamies, ka, ja mēs mācītu šo savai mammai, tad kā mēs to mācītu, ko viņa zinātu, ko viņa nezinātu, vai pat vecmāmiņai. Kā mēs skaidrotu, ja mēs mācītu fotografiju vecmāmiņai. Un, protams, vēl viena tehnika ir vienkārši veikt aptaujas, prasīt cilvēkiem, kādas ir tev vislielākās grūtības fotografējot ar telefonu, ko tu vēlētos uzlabot, kādu veidu fotografēšanu tu veic, vai tu fotografē ainavas, vai portretus, vai mājdzīvniekus un tā tālāk. Un šādi te aptaujājot auditoriju, var saprast, kas tiešām viņiem ir svarīgs. Jo varbūt man liekas, ka svarīgi ir, bildēt modi, bet, piemēram, viņiem interesē bildēt suņus un kaķus, kas visticamāk tā arī būtu, vai ne? Un tad ir ļoti svarīgi, lai tas, ko mēs piedāvājam, un arī visi mūsu mārketinga un pārdošanas materiāli, lai viņi saskanētu ar to, ko šie cilvēki grib uzzināt un kādas problēmas viņiem ir. Tas nav par to, ko es gribētu mācīt, tas ir par to, ko šie cilvēki vēlas uzzināt un ar ko viņiem ir problēmas vai grūtības, ko mēs varam palīdzēt atrisināt. Ja tu identificē kādā nozarē problēmu, piedāvā risinājumu, tā ir vienādības zīmīte ar naudu. Jā, tieši tā. Pēc būtības, vai ne? Runājot par panākumu atslēgām. Emīl, ja tev būtu jānosauc tikai viena lieta, kas bija tava panākuma atslēga, kas tā bija? Viena ir negodīga, jo ar vienu nepietiks. Bet, ja būtu viena, tas būtu smags darbs. Labi. Kas būtu vēl divas lietas, ja būtu jāpieliek klāt, jo tu pats teici, ka ar vienu nepietiek? Smagi darbi vien nepietiek. Tas ir tāds kā pamatnosacījums, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā smagi, bet rezultāti ir mazi vai viņi nav. Ir svarīgi strādāt pie labas idejas un pie idejas, kas ir scalable. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, iedomājies, ja es Latvijā un, teiksim, uz šīs skatuves, ja es pasniegtu šos kursus, tad šeit varētu būt maksimums varbūt 100 cilvēku, 200, bet te nebūtu daudz cilvēku. Ja šos kursus pārdotu internetā Latvijā, varbūt varētu savākt dažus tūkstošus klientu.
Bet mēs viņus pārdodam visā pasaulē. Un, attiecīgi, mums ir 650,000 klientu vienam kursam. Tas ir scalable. Mēs šo kursu uzfilmējam vienreiz, un mēs viņu varam pārdot 650,000 reizes, un vēl un vēl. Un strādājot pie šāda veida idejas, kas tiešām var augt, kam ir potenciāls, un darot to starptautiskā tirgū, tā iespēja būt veiksmīgam ir daudz lielākam nekā darot kaut ko ļoti lokālu. Nu, redz, varbūt var iedvesmas vārdus dot arī jauniešiem, jo es pieļauju, ka šeit ir kāds vidusskolēns, kurš pie sevis domā, bet man nav nekādas lielas idejas. Ko tu viņam teiktu? Es domāju, ka ideja galīgi nav galvenais. Ir tāds baigais mīts, ka vajag tikai ideju, un tad būs. Bet es domāju, ka idejas netuvu nav tik svarīgas, kā cilvēkiem liekas. Svarīgāk ir spēja šo ideju izpildīt. Un, es nezinu, visapkārt ir visdažādākie biznesi, kas jau strādā. Ļoti bieži var vienkārši paņemt kaut ko, kas jau strādā, un izdarīt kaut kādā ziņā to vai labāk, vai lētāk, vai mazliet citādāk, vai atrast citus pārdošanas kanālus, un ar to arī pietiek. Bet tas, ko ir vērts saprast, ka katrā biznesā ir kaut kādas viena vai dažas lietas, kas nosaka tā biznesa panākumus. Un tad ir ļoti labi jāsaprot, kas tajā konkrētajā biznesā tas ir. Piemēram, atverot restorānu, kas tās varētu būt? Iespējams, ka tā ir atrašanās vieta, iespējams, ka tas ir ēdiens un apkalpošana un atmosfēra. Piemēram, ja šīs visas lietas ir labā līmenī, ir ļoti liela iespēja, ka tas restorāns strādās, vai ne? Un katrā biznesā ir kaut kas tāds. Piemēram, daudzos interneta biznesos tā lieta, kas nosaka panākumu atslēgu, ir spēja piesaistīt apmeklētājus un izdarīt to pelnošā veidā. Ja tas nav, mums nekad nebūtu tik daudz klientu. Bet tātad idejai nav jābūt tik labai, bet ir svarīgi zināt, var paņemt ideju, kas jau eksistē, bet ir svarīgi zināt, kas ir tā panākuma atslēga, lai šāda tipa biznesa strādātu. Ja to var izdarīt labi un labāk kā citi, tad ar to pietiek. Un noslēgumā man jautājums tev šāds. Zinot to, ka vidusskolāni ir mūsu auditorija un tu savu biznesu iesāki 17 gadu vecumā, ja es pareizi atceros. Nē, man liekas, ka nē. Man liekas, ka būtu visticamāk, ka 19 vai 20, viens no šiem vecumiem. Rupi runājot, tas viss, teiksim tā, Jā, aptuveni tas pats. Tas pats vecums, aptuveni, vai ne? Es biju otrajā universitātes kursā. Kādas būtu prasmes, kuras tu gribētu attīstīt, ja tev būtu iespēja atgriezties pagātnē savā skolas laikā, lai nākotnē tev būtu pašam vieglāk izveidot savu projektu vai biznesu? Jā, labs jautājums. Pirmkārt, es ļoti sekotu līdzi mākslīgā intelekta attīstībai un cik vien iespējams visur izmantot mākslīgo intelektu. Tas būtu arī mans tāds kā sarunu biedrs un partneris un mentors, ko šobrīd ir iespējams izdarīt. Manā laikā man nebija iespēja vienkārši parunāt ar datoru un paprasīt, kāds ir nākamais solis. Tā būtu pirmā lieta. Otra lieta noteikti būtu mārketings un pārdošana. Jo ir ļoti bieži jauniem uzņēmumiem ir milzīgs fokus uz produktu, un produktam ir jābūt labam. Bet parasti nav pietiekams fokus uz spēju piesaistīt klientus un izdarīt to tādā veidā, kas sevi atpelna. Un tad es noteikti fokusētos uz to. Tas būtu reklāmas, sociālo tīklu saturs, e-pasta mārketings un citas digitālā mārketinga tehnikas. Tātad mākslīgais intelekts un digitālais mārketings būtu tās divas lietas, ko es mācītos. Skaisti, Emīl, mīļš, tev paldies par sarunu. Bija ļoti interesanti ieklausīties tavā pieredzē. Un, ja kādam no jums ir jautājums, kur tev var atrast, kur tev var kādu jautājumu uzprasīt no jauniešu vidus? Instagramā mans lietotāja vārds ir emils.pakarklis. Tur var atrast mani vai rakstīt ar jautājumus. Atbildēšu tā kā droši. Perfekti. Mīļš, paldies, ka atsaucies, Emīl. Paldies par sarunu. Paldies. iPhone Photography School uzņēmuma dibinātājs, vadītājs un cilvēks, pie kā var iet atrast labāko informāciju, lai mēs visi varētu savu iPhone fotografijas skill pacelt nākamajā līmenī. Lūk, tā. Emīl, vispār, jā, man jāpiesakās man būs vajadzīgi kursi. Tas ir pilnīgi skaidrs.